ar pārliecinošu uzvaru pret mūsu kluba nosaukuma biedriem Minskas Dinamo. Šovakar Arēnā Rīga mūsu komanda uzsāka hokeja maratonu. No šodienas līdz 1. decembrim Arēnā Rīga līdzjutējiem klātienē būs iespējams skatīties 8 spēles. Šovakar 3. reizi ar Minskas Dinamo Arēnā Rīga mēs tikāmies un uzvarējām vispārliecinošāk. Rezultāts 4-1. Šovakar laukumā nedavās Rīgas Dinamo kapteinis Georgijs Pujecs dēļ neliela kājas savainojuma. Kapteiņas funkcijas teicami laukumā uzņēmās mūsu snaiperis Marcels Hosa. Šodien viņam 1 gūta vārti un 1 rezultatīva piespēle. Vēl ar vārtu guvumiem izcēlās šīs spēles labākais spēlētājs Rīgas Dinamo rindās Čejs Genovejs, kā arī Linus Videls un Milans Jurčina, kurš 3. trešdaļas sākumā, kāpēc spēles ejot garām ģērbtuvēs, viņam paprasīja, kas tas bija. Viņš teica, nezinu, vienkārši paņēma ripu, devās uz vārtiem, apspēlēja 1, 2, 3 un guva uzvaras 4. vārtus. Pēc spēles ar iespaidiem par aizvadīto spēli dalījās šis spēles Rīgas Dinamo kapteinis Marcels Hosa. Congratulations with a victory, really important victory for the team. How was it today? That was the 3rd game against the Dynamo Minsk, the best win so far. Yeah, I guess, it's a huge win for us after that stretch we had again, yeah, it's not easy the situation we have right now, but hopefully these home games we are having, we just gonna build up game from the game and keep building our confidence and move forward. Today was pretty good game, a lot of goals. You had 1+1. How do you think which moment was the breaking point in this game? Breaking moment, it was a big play by Sedlo. Also, he catch that goal, a pretty good chance for them. But the main thing is that we put into this game everything. Everyone knows what we have to do, and especially we won the game. So after, in the end, for us, it doesn't matter what kind of win or how you're gonna win. It matters like we're gonna win. So, did you feel that atmosphere was better less the previous home games? I'm sure. I thought the fans will come. They are, it's a big, huge plus for us that they are with us, even at tough times and good times. So hopefully they're gonna still be living for us and cheering, and we're gonna give them good results. Thank you very much. Ļoti patīkama atmosfēra šovakar arēnā, kura radīja klātesošie nepilni 6000 līdzjutēji. Piektdienas vakaram ļoti labs skatītāju skaits, bet mēs zinām, ka varam vēl labāk. Un tieši tāpēc aicinam katru no jums, kurš skatījās šo sižetu, jau šo svētdienu, 16. novembrī Arēnā Rīga atbalstīt mūsu Dinamo pret vēl vienu Dinamo komandu kontinentālajā hokeja līgā, proti Kaspara Daugaviņa un Mārtiņa Karsuma pārstāvēto Harija Vītoliņa trenēto Maskavas Dinamo. Šis hokeja maratons paies ļoti ātri, un katrā spēlē mēs līdzjutēji varam palīdzēt mūsu komandai gan izcīnīt uzvaru, gan arī uzstādīt kādu no mūsu tik ilgi gaidītajiem rekordiem, vai no apmeklējuma rekordu, vai no arī skaļuma rekordu. Pēc atgriešanās Rīgas Dinamo sastāvā 1. maču laukumā aizvadīja Kails Vilsons, pagājušā gada regulārās sezonas Rīgas Dinamo rezultatīvākais spēlētājs. Lai arī šodien pie punktiem viņš pagaidām vēl netika, bet piekritīsiet klātesošie līdzjutēji, kur Arēnā Rīga sekoja līdz šim mačam, tie, kas sekoja līdzi arī pie TV ekrāniem vai internetā, ka ļoti labu iespaidu atstāja spēlētājs ar 16. numuru. 16. būs Kaila Vilsona numurs šīs sezonas turpinājumā. Pretinieka rindās neizgāja mums labi zināmais Pols Šehura, kuram arī ir kājas savainojums. Šoreiz varbūt labi, ka tā. Tiekamies svētdien, 16. novembrī šeit Arēnā Rīga. Es ļoti ceru pie pilnām skatītāju tribīnēm un uzstādīsim sākumā apmeklējumu rekordu, skaļuma rekordu un palīdzēsim Rīgas Dinamo tikt atpakaļ uz uzvaras takas. Armands Simpsons, Mārcis Krasovskis, priekš jums Dinamo TV!